Ukrainas cīņa pret iebrucējiem. Pasaules sniegtā palīdzība un mestie sprunguļi. Mēs skaidrojam, kas slēpjas aiz visiem šiem ziņu virsrakstiem. Lai labāk izprastu notiekošo, dzenamies arī pakaļ personīgiem stāstiem, kas iemieso šo eksistenciālo cīņu. Jo Ukraina cīnās ne tikai par savu brīvību. Ukraina šobrīd ir arī mūsu drošinātājs. Esiet sveicināti drošinātāja 96. epizodē, bet pirmajā, kas ētera gaismu sasniedz 2025. gadā. Es sveicināts Rihards, sveicināti klausītāji. Cerams, ka šo gadu esat sagaidījuši kā plānots. Sveiks, Dīvs, vai klausītāji, joprojām esam šeit pie mikrofoniem un uzrunājam jūs, kas klausāties mūsu un mūsu saturu. Kā jau laikam katru gadu, tā sajūta joprojām ir tāda, ka vēl tas iepriekšējais gads turpinās, un gribas teikt, ka jaunais vēl nav pienācis, bet nē, mēs esam 2025. gadā, un daudz raidījumu mums vēl priekšā, un sāksim mēs ar 90. Diemžēl daudz raidījumu mums vēl ir priekšā, jo kamēr karš turpinās, vismaz tik ilgi, pilnīgi noteikti mēs ar jums būsim katru nedēļu, un 96. epizode jau ir klāta. Jā, kamēr mēs svinējām šeit Latvijā, cerams, ar mazāk spridzekļiem nekā ierasts, dažādas varas iestādes aicināja jaunajā gadā neaizrauties ar spridzināšanu. Jāatceras, ka Ukrainā, kā mēs to redzējām Ziemassvētkos, arī jaunajā gadā, karš nebeidzas, nav nekāds pamiers Ziemassvētku vai jaungada svinību pamiers. Diemžēl šī cīņa par izdzīvošanu turpinās, un kamēr tā turpināsies arī drošinātājs. Šajā gadā neko daudz mēs nemainīsim. Kamēr jūs mums nerakstat, ka vajag sagriezt visu mūsu saturu kājām gaisā, tikmēr iesim ierasto iestaigāto taciņu, un arī šajā nedēļā piedāvāsim jums lielo interviju no Ukrainas. Mums pieslēgsies šajā ziņā Latvijas radio korespondente Kijevā, žurnāliste Indra Sprānce. Viņa sarunāsies ar Natāliju Gavrilenko. Natālija ir ukraiņu partizāne, kura ne tikai pretojās okupantu režīmam, bet arī pabītā gūstā un drošībā atgriezās mājās sānu pie sāna ar nodevēju. Par to, kāda sajūta šobrīd valda Ukrainā tieši šo te cilvēku, kas cīnās vidū, dažas tiešām interesantas atklāsmes, tā kā gaidiet mūsu lielo interviju, bet pirms tam Rihards ar Kristīnu Bērziņu pārunāja, kas tad būtu gaidāms šajā 2025. gadā, ja runājam par politiskiem un militāriem aspektiem šajā karā. Jā, iepriekšējā epizodē jūs atskatījāties uz to, kāds tad ir bijis 2024. gads. Tagad mēs ķerāmies klāt nosacīti pareģošanai par šo gadu, kāds tad būs jaunais 2025. gads, kā jau tu teici, dažādi politiski, militāri, vai šogad beidzot varam sagaidīt pamieru, par to mēs runājām, un ja varam sagaidīt, tad cik ilgstošs tas varētu būt, un kas rūpējoties par savu drošību aiz auss būtu jāliek Eiropai kopumā un arī mums Latvijai, zinām, ka sabotāžas diemžēl, bet arī joprojām turpinās no Krievijas puses dažādās vietās, un būtu jau laikam dīvaini teikt, ja tas pēkšņi pats no sevis tā vienkārši apstātos. Par šīm un citām lietām, tostarp, protams, arī par ASV un Donaldu Trumpu lomu karā Ukrainā noteikti arī mēs parunājām. Kādēļ, jo īpaši gribētu jums ieteikt ieklausīties Kristīnas teiktajā, atcerēsimies pirms pilna mēroga iebrukuma, viņa bija viena no salīdzinoši retajiem ekspertiem, kas rietumu plašsaziņas līdzekļos visai skaidri un pārliecinoši prognozēja, ka lielais karš tiešām sāksies, un, diemžēl, šīs Kristīnas prognozes piepildījās. Tādēļ klausīsimies, ko Kristīne var pateikt par prognozēm 2025. gadā. Klausāmies. Raidieraksts Drošinātājs. Sveika, Kristīna, jaunajā 2025. gadā. Sveiki, un laimīgu jauno gadu visiem! Laimīgu jauno gadu visiem, laimīgu jauno gadu arī tev. Iepriekšējā epizodē vēl 2024. gadā kopā ar Dīvu atskatījāties uz 2024. gada notikumiem, protams, kontekstā ar Ukrainu, viss, kas ir noticies. Šoreiz mums laikam tāds nedaudz vismaz nepateicīgāks uzdevums mēģināt pareģot, kas tad notiks 2025. gadā, un, protams, ka tas ir grūti izdarāms, tomēr, kaut ko jau mēs varam aptuveni
mēģināt izsacināt par to, kas ir noticis līdz šim, kā tas var turpināt attīstīties jau šajā jaunajā gadā. Tas lielais jautājums joprojām ir aktuāls un būs aktuāls vēl noteikti kādu laiku līdz pamieram vai mieram, ja tāds tiks panākts, respektīvi būs tad vai nebūs. Pamieras Ukrainā vai mieras Ukrainā, cik tas izskatās reāli šogad, vai tiešām šis gads varētu būt tas, kad karš beidzot beidzas, atceramies 2022., 3., arī, ja nemaldos, 4. gadā, ik pa laikam amatpersonas izteica pieņēmumus vai tādus arī stingrus apgalvojumus, ka jā, šis būs tas gads, kad karš beidzot beigsies. Tā tas arī līdz šim joprojām nav beidzies. 2025. gads būs tas gads. Rihard, tu uzdevi divus jautājumus. Viens ir, vai būs pamieris, otrs jautājums, vai karš beigsies. Varbūt tas nav tas pats jautājums. Nevar jau zināt īsti, kā būs un kā nebūs, bet 12 mēneši tomēr ir gari un ir liels spiediens Ukrainā kaut ko samainīt. Un tas, ka ir liels spiediens nokļūt līdz pamiera stāvoklim, tas ir kaut kas nopietns, tāpēc man liekas, ka visticamāk šogad būs pamiera sarunas, būs diplomātiskās sarunas un visticamāk arī uz kādu brīdi vismaz iestāsies pamieris. Tas, vai tas būs ilgi, vai tas būs tikai īs brīdis, ka būs pamieris, ir ļoti grūti pateikt, tāpēc, ka lielākie jautājumi, kurus šis karš it kā cenšas atrisināt no Krievijas puses, bet tie vēl joprojām nav atrisināti, un tas ir jautājums par Krievijas agresiju, par Krievijas tiesībām, par Ukrainas tiesībām pastāvēt un Ukrainas pašaizsargāšanās spējām un atbildībām, tiesībām. Šie pamata principi pēkšņi tagad neatrisināsies, un tas, vai tāpēc, ka ārējais spiediens ir ļoti liels, nozīmēs to, ka būs sarunas, būs sarunas un iespējams kaut kādu brīdi pat izskatīsies, ka varētu būt pamiers un iet uz miera pusi. Bet kā Krievijā tas izspēlēsies, kā Ukrainā un kā vēl iekļaus kādas Ķīnas un citus, kuriem arī gribēsies būt kaut kāda teikšana, to mēs vēl īsti nezinām. Bet, jebkurā gadījumā, dinamisks gads tādā attiecībā uz miera vai pamiera stāvokli, tas noteikti būs. Jo problēma šeit ir tādas, uz ko parakstās Ukraina, uz ko uzstāja Krievija un cik lielā mērā Krievija uzskata, ka Krievija var dabūt sev tīkamus nosacījumus gada pirmajā pusē, gada otrajā pusē, jo daudzas lietas gada pirmajā pusē vēl būs nezināmas. Kāds īsti tad būs Trumps kā prezidents tagad otrajā reizē, cik svarīga viņam būs Ukraina un Ukrainas intereses, un cik svarīgas viņam būs Krievijas intereses, un vai to jau no paša gada sākuma varēs īsti saprast, vai būs izdevīgāk izvilcināt un izvilkt to procesu tā līdz gada otrajai pusē, un tikmēr pārbaudīt, kas tad īsti ir ASV prioritāte, lai saprastu, kāds darījums tad būtu visizdevīgākais. Un tāpēc arī, ja mēs skatāmies uz šo 2025. gadu, tad arī diplomātiskie procesi varētu būt tādi īpaši gari, nevis viena saruna, vienā nedēļas nogalē, viena konference un viss, bet drīzāk tāds garš iepazīšanās un pārbaudas process. Tas nozīmē, ka, protams, klausītājiem vajadzēs būt pacietīgiem un jebkurš jaunais pavērsiens nebūs tas pēdējais. Ne diplomātiskā ceļā, ne arī tas attiecībā uz to, kas notiek uz frontes līnijas. Jā, šķiet, ka mēs tiešām runājam par pamieru, jo vismaz pēc tiem pašreizējiem notikumiem vai izteikumiem šķiet jau, ka nav nekāda pamata domāt, ka Krievija, piemēram, varētu atvilkt visu savu armiju, tā vienkārši aiziet no Ukrainas un iestātos uzreiz tāds ilgstošs, noturīgs miers. Tātad, tas ir šobrīd izskatās pamiers, nevis tāds ilgstošāks miers. Šogad tas laikam īsti nav vēl panākams, vai ne? Tās ilgstošs miers ir Krievija, kuras liela armija ir pārsvarā atgriezusies Krievijā, var uzsvērt, ka Krievija, kura ir iemācījusies, ka tā nav vērts karot citās valstīs, tā būtu kaut kāda utopija, uz kuru šajā gadā negaidu. Drīzāk ir jāskatās, kā pamieris izspēlēsies, kāda būs ekonomiskā situācija Krievijā, jo daudziem ir bažas par to, ka sankciju lielākais efekts varētu būt tieši šajā gadā un ka pārkarst ekonomika dēļ kara ražošanas procesiem. Tur būs dažādi jautājumi, bet vai tie visi izspēlēsies šajā gadā, maz ticams. Bet tad, kad mēs pēc gada atkal izvērtēsim, tad būs daudz lielāka skaidrība par to, vai Krievija ir stiprāka vai Krievija ir vārgāka pēc 2025. gada. Tā kā šis gads Krievijai ir
ļoti riskants un nozīmīgs ne tikai izējot no tā, kas notiek uz frontes līnijas Ukrainā, bet arī saistībā ar to, cik ļoti spēja Krievija būs diplomātiski un cik liela izaugsme vai sarukums būs Krievijai ekonomiski. Cik tavuprāt spēcīgās, kopumā politiski, militāri, vispār kopumā pozīcijās Ukraina šajā 2025. gadā ir ieradusies, jau iegājusi? Cik spēcīgi šobrīd ir pozīcijas, lai panāktu pēc iespējas vēlamāku rezultātu Ukraina šajā gadā sev? Ukrainai dotajā brīdī diplomātiskie ceļi būs vissvarīgākie, tāpēc, ka uz frontes ir gan jautājums par militāro atbalstu, kurš nāk kaut cik lēnām, lai gan šobrīd arī visur paaugstinās militārā ražošana un aizsardzības sektori plauks. Tas nozīmē, ka noteiksim gada otrajā pusē Ukraina jau varētu būt vieglāk tīri no tāda ražošanas skatījuma, bet kā ir uz frontes līnijas, te atkal ir jautājums par mobilizāciju, par to, cik ir karavīru, kāda ir motivācija karavīriem cīnīties tālāk. Un tas Ukrainai ir sarežģīts un grūts jautājums, tāpēc, ka ir grūti karot arvien ilgāk, ir grūti samazināt mobilizācijas vecumu uz kaut kādiem 18, tāpēc, ka tas sabiedrībā nav tīkams pavērsiens. Un tāpēc Ukrainai ir jācenšas ar diplomātisku spēku ievirzīt notikumus sev vislabvēlīgākā virzienā, un tāpēc mēs arī redzam to, cik ļoti aktīvs Zelenskis ir, un diplomāti un vadība, lidojot uz Briseli, sēžot Markam Ritem lielā istabā pie galda, izrunājot nākotni, iekļaujoties cik vien var Eiroatlantiskos procesos. Tas nozīmē milzīga klātbūtne un dalība nevis kā tas, par ko runā, ka nevis Ukraina kā problēma, bet Ukraina un Ukrainas vadība kā līdzesoša, kā daļa no rietumiem. Un jo vairāk Ukraina panāk to, ka tiek uzskatīti par savējo, jo labākas izredzes būs Ukrainai iekļauties kā pilntiecīgai dalību valstī, gan NATO, gan Eiropas Savienībā, cik vien ātri tas ir iespējams. Jā, mēs runājam par Ukrainu, mēs runājam par ASV un Krieviju, šo te trīs stūri, bet runājot par mums pašiem, par Eiropu, par Latviju, varbūt sadalot tādās divās daļās, kas šogad būtu jādara Eiropai, gan diplomātiski, gan arī varbūt praktiski, tā skaitā, kas būtu jādara arī mums, un otrs droši vien joprojām aktuālie ir šie te hibrīda draudi, hibrīda karš, hibrīda apdraudējumi, sabotāžas, vēl nesen arī Baltijas jūrā kārtējies pārautais kabelis. Laikam nav pamata domāt, ka kaut kas tāds varētu pēkšņi beigties. Visticamāk, tas turpināsies arī šajā gadā, tāpēc jautājums, kā diplomātiski, praktiski, drošības ziņā, kā rīkoties mums šeit Eiropā, Latvijai un citiem partneriem? Jā, Latvija pirmkārt nav tikai skatītāja valsts. Latvija, Latvijas vadība, ministri, bet arī tauta ļoti aktīvi parāda piemēru, kā būtu jārīkojās, kā būtu jāpalīdz Ukrainai un kā var uzņemties vadību par Eiropas politiku un drošības politiku plašākā pasaules mērogā. Latvijai ir tāds vēstures pieredze, kura dod morālu virsroku un spēju pateikt, kā nevajadzētu atgriezties Eiropas politikai un kā būtu jāiet uz priekšu. Un tas nozīmē, ka spiest uz tādu varbūt sarežģītu, dārgu, bet skaidru ceļu par plašāku demokrātisku Eiropu, tas būs ārkārtīgi nepieciešami. Iekļaut Ukrainu, stiprināt atbalstu viens otram un saprast to, ka, ja ieguldīs aizsardzībā, ja visas valstis plašākā Eiropā būs tādas tā kā Baltijas valstis, kuras iegulda vairāk nekā 3% savā drošībā, tad būs ne tikai labāk ekonomiski, bet drošības politikā un to ievēros un to cienīs plašākā pasaule. Un tāpēc paši savā rīcībā un spējā izskaidrot, kādēļ šādi ieguldījumi un skatījuma pārmaiņas ir nepieciešamas šogad. Tas būs ļoti nozīmīgi. Un tas ir tādā atkal gan līderu jautājums, gan arī tautas, kad plašāk ceļo un paši sev skaidro, kāda tad ir šodien pareizā rīcība, kāda ir nepieciešamie ieguldījumi un
cik ļoti pašaizsardzība ir nepieciešama. Un tas nozīmē ne tikai tādā plašākā kara gadījumā, kas, protams, tas ir tas drauds, pret kuru tik ļoti daudz tagad tiek ieguldīts un pret ko cenšas aizsargāt, bet hibrīda kara drauds ar katru dienu pieaugs. Un es teiktu, ka tas īsti nav saistīts ar miera vai pamiera procesu Ukrainā, tāpēc, ka hibrīda karš, tas ir kaut kas, kas ir zem tā lielā, plašākā kara sliekšņa, zem 5. panta sliekšņa, un tur ir gan sabotāža, gan infrastruktūras uzbrukumi, kiberuzbrukumi, tur ir jautājums par transportu, par sabiedrības vēlmi būt saliedētai un ieguldīt un uzticēties viens otram. Šie ir ārkārtīgi akūti jautājumi, un jo sarežģītāk Krievijai kļūs kara laukā, jo ierobežotāks ir Krievijas ceļš Ukrainā vai tādā lielajā karā, jo vairāk spējas Krievija vēlēsies ieguldīt tādā haosa veicināšanā Eiropā un arī Baltijā. Tāpēc, ka tādu pavisam garlaicīgu miera stāvokli Krievija negrib pieļaut. Ne Eiropā, ne kaut kur pasaulē. Krievijai nāk pa labu tas, ka sabiedrībā ir zema uzticība un ka iepriekšējais ceļš nav tik viegli atkal sasniedzams. Tas ir tāds, drusku garlaicīgais pēc augstā kara miera stāvoklis. Tas nozīmē, ka būs arī sabiedrībā jābūt ārkārtīgi uzmanīgiem un jāpievērš uzmanību tādiem, varbūt, sākumā nenozīmīgiem notikumiem, vai tur kāds ir ugunsgrēki, vai kaut kas jocīgi digitālajā sfērā notiek, vai kaut kas neloģisks tiek izpausts kaut kur sociālajos mēdījos. Tas nav tāds viegli norakstāms. Drīzāk ir vēl vairāk sabiedrībā jāpievērš uzmanību un jāsargā sevi un sev blakus esošos. Tāpēc, ka tas, ka būs kaut kas varbūt nepatīkams un tas, ka Krievija centīsies izraisīt nekārtības gan Latvijā, gan tālākajā Eiropā, tas ir ļoti ticams, bet ja mēs izpratīsim to, kas notiek ap mums, tad efekts, kas ir haus vai neusticība vai sašķelšanās, to Krievija arī nevarēs sasniegt. Praktiski Eiropa spēs palīdzēt, nevar teikt pietiekamā līmenī Ukrainai, bet vismaz uzturēt to tempu, gan finansiāli, gan arī militāri, jo tomēr tās jaudas kāpinātas tiek, bet, protams, ka daudz vēlas, lai tas notiktu daudz ātrāk, un ir jāsaražo gan sev, gan arī Ukrainai, un arī diplomātiski Eiropa turpinās būt būtisks spēlētājs nākamgad, sarunās par kādu pamieru Ukrainā, jo šobrīd līderi ir daži, varbūt Eiropā, taču esam jau runājuši vairāk kārt, nav īsti tāda izteikta un spēcīga līderi. Tāds skaļāks ir kļūs varbūt Tusks, arī Makrons ik pa laikam kaut kur iesaistās. Vācijā savukārt mainīsies vadītājs. Kā šajā ziņā ar praktisku palīdzību Ukrainai un ar diplomātisko? Eiropa ir absolūti spējīga uzņemties vairāk un darīt, bet jautājums, vai atsevišķi politiķi vēlās saprast, ka nav vairāk tādi ērtie gadi, ka var neko nedarīt. Un ārkārtīgi nozīmīgs tā būs Vācijas vēlēšanas, kuras notiks februāra beigās, un pēc tam koalīcijas sarunas, kurās tad norunās svarīgs jautājums, piemēram, par to, vai Vācija uzņemsies finansiāli lielāku slogu nekā īpaši vēlētos aizsardzības dēļ, vai Vācija pieļaus Eiropas līmenī aizņemties un kopīgi aizņemties Eiropas Savienības valstīm, lai ieguldītu vairāk aizsardzībā. Tas būs svarīgi ne tikai Ukrainai, bet Latvijai, Vācijai un visām pārējām valstīm, un tas prasa politiskas izpratnes maiņu, tas prasa uzņemties savā ziņā lielāku risku, bet tas risks, kas varētu būt, ja to nedara, ir ārkārtīgi liels. Un tāpēc, lai izprastu to, cik liela būs Eiropas militārā palīdzība Ukrainai, tur tiešām būs jāsako līdz tieši Vācijas vēlēšanām, bet arī būs jāskatās, kas notiks iespējams šajā vasarā. Vasarā varētu būt Francijā jaunas vēlēšanas, un ja tālējie labējais spāns nāktu pie varas ar ļoti skeptisku attieksmi pret Ukrainu un atbalstu bieži izpaustu Krievijai, tas arī varētu sašūprināt Eiropas atbalstu Ukrainai, un varbūt tad ir tāds brīdis, kas ir starp Vācijas vēlēšanām un pirms Francijas vēlēšanām, kur varētu drīzāk būt harmoniskāka pieeja starp
divām Eiropas Savienības lielvalstīm, kurās varētu tad pieņemt tādus sarežģītus un bieži nepopulārus lēmumus par aizsardzības ieguldījumiem. Tātad jāskatās uz to pavasaru otro pusi, kā iespēju brīdi pieņemt svarīgus aizsardzības lēmumus. Vēl svarīgi, protams, Latvijai arī ir tas, ka Kanādā visticamāk būs vēlēšanas un ka visticamāk būs valdības personību maiņa, tāpēc, ka Latvijai no svara ir tas, cik ļoti Kanāda iegulda aizsardzībā, tāpēc, ka Kanādā ir īpaši liela loma Latvijas aizsardzībā. Ja Kanāda iegulda vairāk aizsardzībā, tad tas varētu ļoti labi arī būt tieši Latvijā. Un tāpēc, protams, Latvijas drošība un Ukrainas ikdienas drošība nav pašas māju valsts jautājums vien, bet ir plašākās pasaules politikas jautājums. Un to mēs arī redzēsim daudzās lielās vēlēšanās. Ir runa par mazākām, par Čehijā un citur arī gaida pārmaiņas, bet par tām iespējamām pārmaiņām ir varbūt mazāk jāuztraucās kā par, es teiktu, tieši Vācijas politikas jautājumu. Un visbeidzot, ja mēs izejam ārpus varbūt tiem spēlētājiem, ko piesaucām biežāk, varbūt ASV, Eiropu, Ukrainu, Krieviju, kam varbūt būtu jāpievērš tā uzmanība šajā gadā, runājot par citiem karā gan tieši, gan netieši iesaistītajiem, tā ir Ķīna, Baltkrievija jau, protams, turpina spēlēt lomu, tā ir Ziemeļkoreja, kas pērn ir iesaistījusies jau tieši arī šajā te karā, tā ir Irāna, kas palīdz Krievijai, tā ir Dienvidkoreja, kas domā vai aktīvāk tagad palīdzēt Ukrainai, kuri ir tie pasaules punkti varbūt, kur iespējams varbūt arī kādi pavērsieni vai varbūt kādi notikumi, kam tiks pievērst lielāku uzmanību šajā gadā? Būs ļoti jāpievērš uzmanība tam, kāda ir bijusi Ziemeļkorejas pieredze karojot Ukrainā un palīdzot Krievijai. Ja šī pieredze ir bijusi veiksmīga, ja Ziemeļkoreja uztver, ka tā ir kaut ko iegūst no šīs pieredzes, tad tas varētu būt bīstami ne tikai Ukrainai, bet plašākai pasaulē. Jo tad arī citas valstis, kuras cenšas iegūt militāro pieredzi, vēlēsies palīdzēt Krievijai un uztrenēt, iemācīt saviem karavīriem, kā būtu jārīkojās 21. gadsimta karā. Tas būtu bīstams pavērsiens, un tāpēc ļoti svarīgi skatīties, cik sāpīgs Ukrainas karš būs tieši ziemeļkorejiešiem, un jo tas varētu liecināt par mazāku gribu citām valstīm arī šādu eksperimentu pašiem pamēģināt. Dienvidkorejas jautājums. Dienvidkoreja bija ārkārtīgi nozīmīga kā militāra ražošanas valsts, no kuras, piemēram, Polija ļoti iepērk arī sev aizsardzības materiālus. Un ja Ziemeļkoreja paaugstina vēl ražošanu, tas varētu būt nākt par labi Eiropai, bet no otras puses, ja Dienvidkoreja palielina savu ražošanu dēļ bažām par Ziemeļkorejas aktivitātēm, tad ir skaidrs, ka drīzāk klusās okeāna valstis pievērsīs uzmanību sev un nevis citiem. Un tad ir, protams, lielais Ķīnas un Taivānas jautājums, arī Ķīnas ekonomiskās stabilitātes jautājums, jo ja Ķīnā sāk šūpoties gan ārpolitikas ambīcijas, ja izskatās, ka Ķīna tomēr gatavojās iebrukumam Taivānā, tas ļoti var sašūpot atbalstu vai arī ASV uzmanību, aizņemt ļoti daudz uzmanību, principā visu, gan Japānai, Dienvidkorejai, tur Austrālijai, citām valstīm, kuras ir ļoti palīdzējušas Ukrainai arī pēdējos gados. Un Ķīnas spējas samainīt politisko prioritāšu sarakstu ir milzīgas, un ja Ķīna uzvestos agresīvāk Klusajā okeānā, tad būtu daudz mazāk laika, enerģijas un naudas atbalstīt Ukrainu vai Eiropas drošību daudzām Eiropas draugu valstīm. Tālūk, es teiktu, liels faktors, kuram vienmēr jāsako līdzi, nevis tikai dēļ tā, kā tā valsts uzvedās Eiropā, bet plašākā ziņā, kā tā valsts varētu atvilkt skābekli, enerģiju, naudu no visiem pārējiem jautājumiem ir Ķīna. Un tādēļ par Ķīnu visticamāk mēs šogad turpināsim runāt, tāpēc, ka bez Ķīnas šobrīd nekas nenotiek pasaulē. Bez šīm lietām noteikti būs daudz dažādi pavērsienu notikumi, kam nāksies sekot līdzi šajā gadā, un domāju, ka tādu būs daudz, līdz ar to mums arī būs nemazums par ko runāt katru nedēļu, katrā jaunā epizodē, bet to mēs sāksim darīt jau nākamnedēļ. Šoreiz gan paldies
kā ierasts saku tev, un tad jau novēlu, lai jaunais gads iesākas pozitīvi, ražīgi un tikai ar labākajām emocijām. Paldies tev! Paldies jums visiem un uz sadzirdēšanos! Paldies Kristīnai Bērziņai Vašingtonā, Rihardam Plūmam tepat Rīgā. Tādas prognozes 2025. gadam. Ja jums ir savas prognozes, kas varbūt atšķirās vai sakrīt ar Kristīnu, tad rakstiet mums uz drošināties@Latvijas Radio LV. Kā vienmēr gaidām jūsu vēstules, komentārus un jau ko citu, lai tādējādi papildinātu mūsu raidījumu saturu arī ar jūsu viedokļiem. To notikumu ir bijis gan daudz 2024. gadā, un nebūtu jau pārsteigums, protams, ja ļoti daudz dažādu neparedzamu notikumu norisinātos arī šajā gadā. Tādēļ noteikti iespējams, ka esam kādu varbūt niansīti palaiduši garām vai kādu karstāku punktu vai kādu lietu, kas kaut kur briesti jūsuprāt, tāpēc noteikti par to droši ziņojiet mums, un jau kādā no nākamajām epizodēm varēsim to iespējams arī pārunāt. Bet pirms mēs ķeramies vēl klāt lielajai intervijai, kas šoreiz būs no Latvijas radio kolēģis Indras Sprances, vēlējos atgādināt to, ka viņa turpina veidot ierakstu sēriju Karš Ukrainā, un šoreiz straumēšanas vietnēs pie mūsu sērijas blakus varat atrast arī Indras jaunāko materiālu par to, kā Zaporižas apgabalā kara laikā skolās mācās bērni. Daļa mācību telpu ir izveidotas patvērtnēs, un skolēni pamīšus mācās gan tur, gan arī no mājām, un apgabala vadība arī cer drīzumā izbūvēt veselas 9 pazemes skolas. Un Zaporiža, protams, gan nav vienīgā vieta, kur mācības notiek vai tiek plānotas pazemes telpās. Protams, ka šādas telpas šobrīd ir ārkārtīgi nozīmīgas laikā, kad joprojām turpinās karš, jo, protams, apšaudes ir diezgan biežas un nemitīgas no Krievijas puses, un tajās cieš ļoti daudz un dažādi veida infrastruktūra, tostarp arī izglītības iestādes. Un līdz šī gada septembrim Ukraina valstī kopumā plāno atvērt vairāk nekā 150 pazemes izglītības iestādes, plānots ir būvēt gan pazemes vispār izglītojošās skolas, gan arī vairākus 10 pazemes profesionālās izglītības iestādes. Un kā ir izglītības ministrs vietniece Nadja Kuzmičova žurnālistiem izteikusies, tad šobrīd aktīvi tiek būvētas 79 pazemes izglītības iestādes. Un būvniecība notiek frontes reģionos un apgabalos, kurus visvairāk ir skārušas Krievijas apšaudes. Harkivs, starp citu, bija tā Ukrainas pilsēta, kas pirmā atvēra pazemes skolas, lai aizsargātu skolēnus no apšaudēm un uzbrukumiem, vienlaikus piedāvājot mācīšanos klātienē. Un jāpiebilst, ka skolas darbojas arī pilsētas metro stāciju telpās. Jaunākā statistika no ministrijas, kas, tiesa gan ir apkopota vēl pērnā gada sākumā ievadā, tā liecina, ka pilna mēroga kara laikā ir nopostīta katra 7. Ukrainas skola un pilnībā iznīcinātas, tātad nav iespējams tās atjaunot. Ir vairāk nekā 400 izglītības iestādes. Ja mēs skatāmies, ka tas ir bijis pērnā gada sākums, tad, protams, mēs varam pievienot šiem skaitļiem noteikti, ka vēl klāt, vairākus 10 iespējams. Pērnā gada septembrī, kad sākās šis mācību gads, Krievijas apšaudes tikai 3 dienu laikā vien nopostīja vismaz 12 izglītības iestādes un, diemžēl, arī ievainoja 10 cilvēku. Bet tad, atgriežoties pie tā, ko sākumā minēju, tad Indras materiālu tieši par to, kā mācības norit Zaporižas apgabalā, meklējiet gan portālā lsm.lv, gan arī straumēšanas vietnēs, un laik pa laikam noteikti arī līdz ar mūsu jaunākajām epizodēm iznāks arī jau nākamās Indras Sprances sagatavotās epizodes šajā te sērijā Karš Ukrainā. Jā, paldies tev par ieskatu Indras sagādātajos materiālos līdz šim, un turpinājumā Indras Sprances izgājiens būs šeit vērojams drošinātāja jaunākajā epizodē. Jūs jau ar Kristīnu runājāt par to, kas gaidāms ar Ukrainu šajā gadā. Šo tēmu savā ziņā turpina arī mūsu šīs dienas lielā intervija, kurā Indra sarunājās ar Natāliju Gavrilenko, uzņēmēju, kura Hersons okupācijas laikā iesaistījās partizānu rindās. Pēcāk viņa pabija arī Krievu gūstā, bet tika laukā. Saruna par šo pieredzi, kā arī to, kāda noskaņa šobrīd valda Ukrainas sabiedrībā, cik atšķirīgi tā patiesībā ir un kā Ukraiņu sabiedrība varētu uzņemt dažādus iespējamos miera plānu variantus, kuru
likšana galdā tiek sagaidīta šajā gadā. Intervija šoreiz ir ukraiņu valodā, un kā vienmēr, ja intervijas ieraksts nav noticis latviski, tad piedāvājam jums divus variantus. Ar tulkojumu latviešu valodā klausieties šeit, pilnajā epizodē, savukārt intervijas ierakstu oriģinālu valodā, ukraiņu valodā šajā gadījumā, publicējam atsevišķi. Tālāk jau izvēle ir jūsu pašu ziņā, kā klausīties. Galvenais – klausieties! Raidieraksts Drošinātājs. Sākt es gribētu ar to periodu, kad Krievi iegāja Hersonā. Izstāstiet, lūdzu, kas jūs toreiz bijāt un ar ko nodarbojāties. Līdz 2014. gadam es nodarbojos ar biznesu, ar koku materiālu eksportu. Pēc tam, kad notika Maidans, pateicoties dēlam, es nonācu labējā sektorā. Pēc tā jau es biju Hersonas partijas tautas kontrola dalībniece. Tur bija savākušies visas bijušās amatpersonas, tiesība aizsardzības iestāžu darbinieki. Tāda sabiedrība, kas nespēja noskatīties uz to, kas notika. Kaut kur 2021. gada beigās, 22. gada sākumā es jau formēju līgumu dienestam armijā. Bet vēl gaidīju medicīnisko analīžu rezultātus. Kad sākās karš, mēs ar dzīves biedru vienkārši aizgājām uz kara komisariātu un nonācām Hersonas teritoriālās aizsardzības vienībā. Vīru nosūtīja uz sakariem mani uz štābu, bet štābā viņi neko nedarīja, man bija garlaicīgi un es pievienojos mediķiem. Tur mēs pavadījām 23., 24. un 25. februāri pagrabā. To nakti, kad par Antonīvkas tiltu notika kaujas, kad bija ievainotie. Pēc tam mūs pārveda uz ciemu, arī skolu. Tur bija vairāk tāda vēl neizpostīta skola, un tad ap pusdienlaiku atnāca komandieris un pateica, ka visus atlaiž, viss. Teritoriālās aizsardzības vienība tiek atlaista. Командир пришел, сказал, что всех распускают. Все, тероборона распускается. Почему? Кто это дал? Kāpēc? Kas deva pavēli? Воно не було підготовлено, розумієте, просто зібрали людей, всіх, хто прийшов. Tur viņi nebija gatavi, saprotiet. Vienkārši viņi bija pieņēmuši cilvēkus, kas nāca, izdalīja ieročus, bet organizatoriskie pasākumi vispār nekāda nebija. Nebija tehnikas, nebija komandieru, nekā nebija. Puiši, kas jau karoja kopš 2014. gada, viņi uzņēmās komandēšanu, ko un kā darīt, bet ieroči jau nebija izdalīti. Naktī no 24. uz 25. februāri puiši no Novakahovkas, mūsu draugi, iznāca. Viņi atnāca līdz ciemam, kurā mēs bijām, sasveicinājāmies, parunājām, un viņi aizbrauca uz Hersonu. Kad atlaida terabaronu, es piezvanīju uz partijas Tauras kontrola biroju un teicu, ka vajag evakuēt cilvēkus, jo jau Krievu kolonas nāca, jau notika apšaudes, viss notika blakus. Vispirms evakuēja visus mediķus, pēc tam sāka vākt kopā puišus. Cilvēku evakuācija nebija organizēta. Ko mēs varējām, to izvedām. Pēc tam aizbraucām uz mūsu ofisu un tur redzu, sēž mūsu puiši no Novakuhovkas. Viņiem ir ieroči, viss, kas nepieciešams aizsardzībai. Es saku, klausieties, tur palika kaudze ar ieročiem, braucam, savācam. Mēs aizbraucam vēlreiz uz turienu un savācam ieročus. Tur jau vairs neviena nebija, jo viss. Bija tikai tādi paši, kā mēs, kas vāca visu, ko varēja paņemt. Medikamentus paņēmām, visu, kas palika medpunktā. Visu savācām un aizvedām uz ofisu. Ar puišiem aprunājāmies, apzvanīju savus draugus un paziņas, un tā mēs izveidojām tādu kā partizānu grupu. Puiši vēl kādu nedēļu pabija Hersonā, bet pēc tam aizbrauca uz labo krastu, sāka nodarboties ar partizānu aktivitātēm. Cik cilvēku bija grupā? 13. Viņi nodarbojās ar partizānu aktivitātēm, bet mēs palīdzējām, nodevām ēdienu, visu, kas viņiem vajadzīgs. Ko tieši nozīmē nodarboties ar partizānu aktivitātēm? Viņi izpildīja kaujas uzdevumus, viņiem bija uzdevumi,
Viņiem bija ar ko strādāt, un viņi pildītos. Piemēram, Viņi pēc tam, kad iznāca no tās vides, Hersona bija okupēta, viņi jūlijā iznāca no turienes un iekļāvās speciāla uzdevuma vienības sastāvā. Tāpēc. labi, bet jūs? Es jau jūlijā nonācu gūstā, man kā reizi bija pēdējā saruna ar viņu komandieri. Tur jau grupā bija sākušies tādas zvani, kā mūs vajag vest ārā, Es zvanīju komandierim un teicu, ka tev grupā ir problēma. Viņš teica, es zinu, bet izejas punktu iedeva ļoti nērtu, sliktu izejai, tas ir no okupētās teritorijas. Viņš teica, atbrauc, parunāsim. Es teicu, nē, es neatbraukšu. Jau Krievi staigā, mums ir problēma, mēs nevaram. Mēs toreiz vedām ārā cilvēkus no okupācijas, bet iekšā vedām to, kas ir nepieciešams puišiem. Pēdējās 2 nodošanas reizēs uz robežas starp Ukrainu un okupētajām teritorijām mums Ukrainas puse visus sūtījumus atņēma. Mēs nespējām ievest to, kas bija vajadzīgs. Es viņam teicu, mums ir problēma. Kāpēc jums ņēma nost? Tā bija kaut kāda korupcija vai kas tur? Нет, скорее всего, какие-то моменты. Внедрение никто не отменял. Nē, visdrīzāk kaut kādi momenti. Iefiltrēšanās jau nekad nav tikusi atcelta. Kā mūsu rindās iefiltrējās Krievi, tā mūsējie Krievu rindās. Tas ir karš. Vienkārši tas ir karš. Tā mēs toreiz ar komandieri aprunājāmies, un nākamajā rītā es jau saprotu Hersonas mēru, Igoru Kalihajevu paņēma ciet. Mēs ar viņu dzīvojām kaimiņos. Pie viņiem kratīšanas un viss sliktais notiek, un atbrauca 7. jūlija naktī. 28. jūlijā paņēma ciet vienu no puišiem, kuru es biju atvedusi uz ofisu, lai viņš palīdzētu slimnīcai, jo mēs vēl arī atvērām slimnīcu pēc tam, kad Terabarona tika atlaista. Mēs partijas ofisā izveidojām tādu kā medpunktu, lai puišiem, kas iet uz mītiņiem, būtu iespējams medicīniski palīdzēt. Vai tur bija ārsts vai medmāsa? Tur bija ārsts, ķirurgs, zobārsts, bija viens cilvēks, kas mūs visus pēc tam nodeva. Viņš bija kā palīgs kaut ko pārnest, padot un tā tālāk. Pēc tam jau tas cilvēks, Vladislavs Mozaļovs, tā iekļāvās darbos, sāka ar puišiem komunicēt, centās nokļūt partizānu pulcņām, ko mēs bijām izveidojuši, bet mēs izlēmām, ka viņu vēl uz turieni nesūtīt. Vēl nav gatavs. Savukārt otrs nodevējs, kas bija iesaistījies tur, ar viņu jau sāka strādāt, uzticēties viņam, bet viņš vēl nebija juridiski apstiprināts vienībā. Viņu aizturēja 28. jūlijā. Viņu un vēl vienu cilvēku, karavīru, aizturēja Krievi. Tad komandieris man zvanīja, 2 aizturēti, uzmanies. Es jau sapratu, ja aizturēti, drīz atnāks arī pie manis. Es ar savu pārnieku vienojos, ja kas notiek, tad es viņam sūtu noteiktu īziņu, lai arī viņu nepaņem ciet. Naktī uz 7. jūliju atbrauca Krievi. Mājās bija arī mans dēls, viņa sieva un mazdēls. Dēls pamanīja, ka Krievi teica, mammu, Krievi. Tas bija 10:30 naktī. Es paspēju nosūtīt īziņu, pārģērbties, un viņi jau bija pie durvīm. Skatos, daudz viņu bija, daudz ieroču ar aizsargiem un ķiverēs, kā tie bruņurupuči ņīnzas, bet viņu vidū stāvēja Mozaļovs. Viņš viņus atveda. Tas ir cilvēks, kuru mēs pieņēmām darbam slimnīcā. Viņš atveda Krievus pie manis, atveda pie 2. grupas komandiera ģimenes. Komandieris sievu paņēma, komandieris pats nebija. Un tur uz ielas sākās pirmā nopratināšana. Tās Mozaļovs pirmajā nopratināšanā teica, rekur, tante Nataša, viņa bija labējā sektorā, viņas dēls bija labējā sektorā. Domāju, viss. Tur jau bija bezjēdzīgi kaut ko. Tad viņi sāka jautāt par pārinieku, es teicu, ka esmu civiliedzīvotāja, neko nezinu.
Pasi viņi savāca jau no paša sākuma. Kad viņi bija pie durvīm, es vaicāju par pārbaudas iemeslu. Viņa atbildēja, ka pasu pārbauda. Viņi savāca pasi, savāca telefonu, pēc tam mēs savācām mantas un braucām autobusā. Kad man iesēdināja autobusā, tur jau priekšā sēdēja sieviete ar sasietām rokām. Rokas bija saskrāpētas, viņas mute bija aizlīmēta ar skoču, cepure, uzvilkta. Domāju, nu viss. Man arī uzvilka cepuri, un mēs braucām. Pēc tā ceļa, pa kuru braucām, es sapratu, ka vedu uz īslaicīgās aizturēšanas izolatoru Hersonā. Kad nokļuvām tur, viņi izvaicāja sievieti, kas ar mums brauca. Kad viņam nosauca savu uzvārdu, sapratu, ka tā ir otrās grupas komandieru sieva. Mūs abas kopā aizveda uz 6. kameru, iedeva spilvenus. Valkam nost cepuras, atveras durvis, un tur uz augšējās lāvas guļ viena no draugiem, Ukrainas varoņiem, māsa, sāno žurnāliste Anģela Slobodjana. Uz 3. lāvas bija Feina Maktusjana. Viņu es pirms tam nezināju. Viņa ir māte puisim, brīvprātīgajiem. Un tu tur tā saproti, ka visi ir savējie, viss ir normāli, viss ir labi. Olga mums iedeva augšējo lāvu, mēs ar Svetu, tas ir komandieru sievu, apmetāmies augšējā lāvā vienā kamerā. Tā mēs sēdējām. Sveta pie mums bija 21 vai 23 dienas, pēc tam Feinu atbrīvoja, viņai palika slikti. Viņa zaudēja samaņu, viņu aizveda uz slimnīcu. Pēc pāris dienām viņa nomira. Pēc tam izlaida Anģelu Slobodjanu un Olgu Milņičenko. Bet es sēžu tālāk. Tā 4 mēnešus nosēdēju. 4 месяца просидели. В одной камере? Vienā kamerā? Нет, 2 месяца в 6. камере и 2 Nē, месяца... 2 mēnešus 6. kamerā un 2 mēnešus 12. kamerā. 12. kamerā jau bija duša, tualete. Viss kopā, plašāka telpa, bet tur otrpus sienai bija spīdzināšanas telpa, kur visu laiku spīdzināja, un tu dzirdi visu. Vai jūs pašu spīdzināja? Нет, меня, ну как-нибудь, меня надо через детектор просто Nē, nu kā nespīdzināja. Mani caur detektoru izlaida. Septembrī tika notvērts labējā sektora pirmās uzbrucēja rotas komandieris. Viņš bija tajā partizānu vienībā, kur arī mans dzīves biedrs. Viņš nonāca gūstā. Saistībā ar viņu man izvaicāja, pēc tam caur detektoru izlaida. Ko viņi mēģināja noskaidrot ar melu detektoru? Ieroči. Kur atrodas ieroči? Un kā jūs vai izturējāt vai nezinājāt par ieročiem? Es nezinu, kā es izturēju, godīgi nezinu. Tur vēl bija tāds darbinieks, kurš strādāja pie detektora. Jautājumi bija tādi, vai ziniet, kur ir ieroči, un tā tālāk spriedze jau vienalga bija. Jūs zinājāt? Es nezinu, kā. Saproti, tur ir tādi uzvedinoši jautājumi. Es saku nē, bet es saprotu, ka detektors rādīs kaut ko citu. Mani nemācīja iziet detektoru, es nezinu. Kad mēs jau gājām ārā, tur bija tāda vieta, kur video novērošanas kamera netver. Tas vīrs man saka, nu, vienu atbildi var apšaubīt. Es atbildu, es zinu, kuru. Nu, ok, un atlaiž. 1 diena, 2, 3, sēdi kamerā, neviens nenāk, un, protams, tu gaidi, ka kaut kas būs. Pēc tam tu saproti, ka cilvēks, kas veica pārbaudi ar detektoru, nav pateicis to, kā bija īstenībā. Pateicoties viņam, viss kaut kā mīksti pagāja. Kāds bija ēdiens un apstākļi kopumā izolātorā 4 mēnešu laikā? Kā bija izdzīvot? Как было выжить? Тяжело. Кормили 1 раз в день. Smagi. Ēdināja 1 reizi dienā,
kaut kur 2 mēnešus pēc kārtas. Kad bija krievi no Kaukāza, viņi ēst deva 1 reizi dienā. Tās bija tādas putras, kādas parasti dzīvniekiem, suņiem bāra. No rīta šī ēdināšana bija un viss. Pēc tam, kad Krievijam notika rotācija, atnāca Krievu gvardas karavīri, un viņi jau baroja ar makaroniem. Un tie bija makaroni gandrīz 1,5 mēneša garumā, vienkārši makaroni, arī 1 reizi dienā. Pēc tam jau viņi sāka barot 3 reizes dienā. Jā, mums tas bija tāds šoks. No sākuma likās tik garšīgi, bet vēlāk jau saproti, ka tas jau vairs netās. Ļāva, lai tuvinieki nodod paciņas, bet ne visi sūtījumi nonāca. Kaut ko viņi savāca, tas pats ar lietām, apģērbu, higienas precēm, kuras vispār nekādas nebija. Kad sievietēm ir noteikti apstākļi, un mēs lūdzām, lai iedod paketes, atbildēja, ka nav. Kā gribi, tā arī iztiec. Jūsu problēmas. Neizmazgāt drēbes, nenormāli nomazgāties. Mums bija teikana kamerā, bet to vēlāk atņēma. Mēs palikām bez karstā ūdens. Vēlāk mēs tomēr izprasījām, lai mums atgriež teikanu. Nu tā, kamerā regulāri cilvēki mainījās, vieni nāca, citi gāja, un bija brīži, ka 3-vietīgajā kamerā ir 8 vai 9 cilvēki. Ventilācijas nekādas, elpot nav ko. Visas tās toaletes smakas, lai kā mēs censtos mazgāties vai ko nedarītu, vienalga tas bija klātesoši. Pēc tam 18. un 19. oktobrī Krievi sāka masveidā laist vaļā ieslodzītos. Mēs palikām 35 cilvēki. 20. oktobrī mūs pārveda no Hersonas īslaicīgās aizturēšanas izolatora uz Gola pristaņu, tas ir otrā krastā. Okupētajā daļā. Tam 10 dņi mēs probuli v... Jā, tā arī tagad ir okupēta teritorija. Tur 10 dienas mēs sēdējām Gola pristaņa policijas īslaicīgās aizturēšanas izolatorā. Tur bija ļoti netīrs, barojam arī tikai reizi dienā. Tur strādāja iepriekšējie Ukrainas darbinieki. Tā kā viņi redzēja, ka visas ir sievietes, visas politiskās ieslodzītās un ka nav krimināli sodītas, viņi pirka un nesa mums papildus pienu un maizi. Viena ieslodzītā mamma gatavoja boršķu visiem un veda šo boršķu, sildīja un dalīja visiem. Bet tas bija tikai tur. Tur mūs arī veda laukā pastaigā. Ļāva diezgan ilgi būt laukā, mēs vēl Hersonā no plastmasas pudelēm bijām uztaisījušas bumbu, lai, kad mūs laida pastaigā, mēs ar to spēlējām futbolu. Viņi ļāva mums spēlēt futbolu un ilgāk būt svaigā gaisā. Ļāva izmazgāt drēbes, tur bija veļas mašīna. Ļāva to izmantot savām vajadzībām un iedeva arī sildītāju uz nakti, lai vairāk vai mazāk būtu. Pēc tam 31. oktobrī mūs pārveda uz Novatroicku, tas ir tuvāk Krimai. Un veda mums tāpat kā no Hersonas uz Gola pristaņa, tā no Gola pristaņas līdz Novatroickai vienā ieslodzīto pārvadāšanas automašīnā kopā ar Hersonas mēru Ihoru Kolihājevu. Viņa automašīnā turēja atsevišķā metāla nodalījumā. Kādā stāvoklī viņš tad bija? Схуднувший, але психічний стан його був такий ще нормальний, ще адекватний. Notievējis, bet psihiskais stāvoklis viņam vēl bija normāls, vēl adekvāts. Gola pristaņā pastaigu laikā mēs pat varējām ar viņu nedaudz aprunāties. Tur bija tādas restes, aiz kurām varēja sakliekties, varēja aprunāties. Kad mūs veda uz Novatroicku, daļu izsēdināja Kovaļčikē, daļu Čaplīnkē. Vienā no tām vietām izsēdināja arī Ihoru Kolihājevu, bet mūs aizveda uz Novatrocku. Tur jau 1. novembrī mani palaida. Vienkārši atvēra durvis un teica, ejiet. Es prasu, kā jūs to domājiet? Savāc mantas un ej ārā. Vai pasi atdeva? Neko neatdeva, ne pasi, ne telefonu.
Vispār neko. Atbrīvoju kopā ar to cilvēku, kas mūs visus nodeva. Viņu atbrīvoja un mani atbrīvoja. Kad atbrīvoja, jautāja, vai ir kādi draugi, pie kuriem var aiziet. Atbildēja, ka nē, man vajag uz Hersonu. Tad viņš nodevējiem saka, viņu nelaid prom, neatstāja, esi kopā ar viņu. Mūs palaida. Pirms tam paņemot parakstus, ka mums nav nekādu pretenziju, ka viss ir labi. Es saku, dokumentus atdodiet. Viņa atbild, jums Hersonā atņēma dokumentus un Hersonā jums tos arī atdos. Lieliski. Mūs tūlīt atkal pie jums atvedīs, jo mums nav dokumentu. Kā tā var? Atbild, tā ir jūsu problēma. Uzredzēšanos. Kā mūs izlaida, es pagriezos un uz ielas redzēju uzrakstu, ka tā ir Novotroicka. Es nekļūdījos. Apmēram cik kilometri tas ir līdz Hersonai? 230 tālu, jā. Pēc tam Mozaļevskis vienojās ar krieviem, lai mūs aizved līdz šosejai. Viņi mūs izvada līdz ceļam un blokpostenī pateica, lai mūs iesēdina kādā automašīnā, kas brauc Hersonas virzienā. Viņi mūs tā arī iesēdināja. Pirmo blokposteni izgājām un mums neko neprasīja, ne dokumentus, neko. Otrajā blokpostenī mūs apturēja un tur sākās stundas, 3 vai 4 mūs tur turēja. Kamēr skaidroja, kas mēs esam. Mēs teicām, ka esam no Gūsta, ka mūs tikko izlaida, bet dokumentus neatdeva. Kamēr viņi sazvanījās, ieguva apstiprinājumu, tikmēr mūs zem automātiem turēja. Nepagriezties, neko pateiktu nevar. Cilvēkiem, kas mūs veda, arī atņēma dokumentus. Viņi palika kā ķilnieki, kamēr viss tika noskaidrots. Jau satumsa, kad mūs atbrīvoja, pēc tam bija vēl viens blokpostenis, kurā mēs atkal izstāstījām, kas esam, un teicām, lai sazinās ar iepriekšējo blokposteni, tur apstiprinās, ka mēs esam tie, par ko uzdodamies. Viņi atbildēja, mēs nezvanīsim. Vai jums ir telefona numuri cilvēkiem, kas var apstiprināt, kas jūs esat? Es atbildu, jā, ir. Mēs ar meitenēm apmainījāmies numuriem, lai sazinātos ar tuviniekiem, kas pirmie izkļūs ārā. Man bija telefona numurs meitenei, kura tā sanāca, ka pārgāja Krievu pusē. Man bija viņas numurs, es to iedevu krieviem. Viņi sazinās ar viņu, viņa apstiprināja, prasīja vēl, kā es izskatos. Viņa atbildēja, sīrma. Viss atlaida. Mēs atbraucām uz Kahovku, Polīna, ar kuru mēs runājām blokpostenī, teica, kad atbrauksiet, uzvaniet, sarunāsim tālāk, es jums palīdzēšu pārkļūt otrā pusē. Aizbraucām, tur pieturā bija jauni pusauģi, palūdzām viņiem telefonu un es piezvanīju viņai. Viņa teica, ka 6 no rīta mūs gaidīs automašīna, kas mūs savāks, un tad es pārvedīšu jūs uz Hersonu. Bet priekšā nakts, kaut kur ir jāpaliek. Aizgājām uz daudzstāvu mājām pie dzelzceļa, tur kāpņu telpā pārlaidām nakti. Tur cilvēkiem skaitītāji bija tādi, kas rādīja pulksteņa laiku. 6 no rīta aizgājām uz autoostu, bet tur neviens mums nebija atbraucis pakaļ. 8 no rīta gāja satiksmes autobus uz Oleški, un no Oleški vēl turpinājās evakuācija. Krievi ar evakuācijas laivām veda cilvēkus no Hersonas uz Oleški un tālāk. Mēs mēģinājām nokļūt tur, lai kaut kā tiktu pāri. Atbraucām uz Oleški. Mēģinājām uz kuģi tikt, bet mūs nepalaida. Jau vairs nevienu nelaida. Teica, ka laiž tikai ar īpašām mediķu atļaujām, ja, piemēram, vajadzīga steidzama operācija vai kas tam līdzīgs. Mēs bez dokumentiem, bez nekā, bez ūdens, bez ēdiena, nekā absolūti nav. Tur vietām rieksti bija sakrituši, salasījām tos. Tad aizgājām uz policiju un lūdzām, lai iedod kaut kādus dokumentus, kas mūsu identitāti apstiprina, lai kaut kāds papīrs būtu, lai vismaz kaut ko iedod. Viņi saka, variet iesniegumu uzrakstīt, pēc 10 dienām jums atbildēs. Bet mēs kādas 10 dienas, mēs pa to laiku atkal nokļūsim tur, kur bijām. Viņi atbild, nekādu nevaram palīdzēt. Atgriezāmies krastā. Skatāmies, kuģi jau vairs neiet. Viss. Pagrozījāmies, pastaigājām. Tur bija no Krievu puses vecākais par evakuāciju.
Viņš saka, skatos, ka jūs te veselu dienu. Kas jums noticis? Īstāstu, ka mēs no Gūst, ka es esmu brīvprātīgā. Runājam, ka vajag naudu, citādi mēs netiksim laukā no šejienes. Mozaļovas kafejnīcā no bārmena aizņēmās telefonu un piezvanīja viena no gūstekņiem mammai. Īstāstīja situāciju un palūdza naudu. Viņa pārskaitīja uz bārmeņa kontu 1000 hrivnas. Viņš noņēma skaidru naudu un mēs par šo naudu aizbraucām uz Gola pristaņu, kur runāja, ka vēl turpinās cilvēku evakuācija, ka var ar kuģi vēl izbraukt. Kad atbraucām, tur jau viss piekraste slēgta, jau tranšies raka, laivas stāv, bet vairs nekursē. Tur bija viens puisis, kurš nodarbojās ar vešanu. Viņš teica, ka ir viena laiva un iedeva telefonu numuru laiviniekam, kas joprojām ved cilvēkus. Aizbraucam uz to piestātni, tur bija rinda ar cilvēkiem, kas gribēja tikt pāri. Viņš rindas kārtībā mūs visus izveda. Mēs bijām pirmspēdējie rindā. Mūs izveda kaut kur ap 9 vakarā. Drīkstēja vest ar laivām tikai līdz 6 vakarā. Laivinieks ar krieviem vienojās un veda pāri, bet tas bija uz pašu risku, un atbraucām uz Hersonu. Tā ej, un Krievu jau pilsētā vairs nebija. Bija jau 3. novembris. Mozaļovs saka, viņam dzīvot nav kur. Es saku, nāc pie mums, dzīvos pie manis. Atnākam mājās, dēlam tāds šoks, ka es esmu izlaista, un vēl Mozaļovs te ir. Viņš taču redzēja, ka Mozaļovs atveda viņus. Es atbildēju, tā vajag, viss ir labi. Mozaļovu es pie sevis turēju, jo zināju, ka viņu meklēs. Tā arī notika. No sākuma zvanīja paziņa, viņš teica, ka vajag aprunāties. Es teicu, lai brauc uz brīvprātīgo štābu. Tu zini, kur tas ir? Paziņas vietā atbrauca vīrs sievietei, ar kuru kopā cietumkamerā sēdējām. Atbrauc tāds, iznāk, es viņu neatpazinu, viņš saka, skaties, es esmu dzīvs. Es priecājos, ka esi dzīvs, ka viss ir labi. Viņš man prasa, vai tu nevarētu pateikt priekšā, kur Mozaļovu atrast? Es saku, pateikšu, brauc un savāc. Viņš saka, nopietni? Es saku, jā. Kamēr viņi visas procesuālās lietas nokārtoja ar drošības dienestu, viņš vēl kādu nedēļu dzīvoja pie manis un strādāja humanitārajā noliktavā. Pēc tam darba vietā arī savāca. Viņš saņēma 15 gadus brīvības atņemšanas, bet otra cilvēka darbības vēl ir izmeklēšanas procesā. Viņš izolatorā atrodas. А друга людина ще під слідством, ще в ізоляторі знаходиться. Kad jūs aizturēja, vai jums bija kaut kāds pāns, vai kāds jums vispār bija status? Nekas vispār. Nebija nekāda apsūdzība vai kādas izmeklēšanas darbības veiktas, nekas nebija. Bija pratināšanas par tēmu, vai jūs zināt to vai to. Es teicu, ka jā, zinu, jo man bija sabiedriskais darbs, politiskās aktivitātes, protams, ka zinu, bet kur šobrīd ir? Nezinu. Teica, vai zini, ka viņi ir partizāni? Es teicu, ka nezinu. Teicu, ka pazinu viņu savādi. Es vēl gribēju uzvaicāt, kādas bija jūsu sajūtas tajā laikā, kad bijāt partizānu kustībā vai palīdzējāt partizāniem. Ko jūs domājāt par valsti, par to, kas tobrīd notika? Знаете, на тот момент, до начала войны, відчуття війни, воно вже було. Ziniet, tobrīd, līdz pilna apmēra kara sākumam, jau bija kara sajūta. Tu jau saprati, ka būs karš. Noskaņojums tāds bija. Kad viss sākās tādā apmērā, tu saproti, cik daudz būs bēdu, visa dzīve apgriezta kājām. Dzīvesbiedrs teica, nu ko, karš. Ņemam ieročus un ejam karot. Es teicu, ok, labi. Tā mums tas tā viegli aizgāja. Jūs esat uzņēmēji, bet bijāt gatavi ņemt ieročus rokās. Ko tas nozīmēja jums? Pie manis atnāca ienaidnieks. Tā ir aizsardzība. Saprotiet,
Arī biznesā tu arī esi spiests aizsargāt to, kas ir tavs. Tieši tāpat tas ir mans. Pie manis ir atnākuši ar ieročiem un kaut ko uzspiež. Te pat jautājumu nebija. Es vēl gribēju nedaudz noprecizēt par tām partizānu aktivitātēm. Jūs pieminējāt, ka jums bija ierīkota slimnīca. Apmēram cik daudz cilvēkiem jūs palīdzējāt un kāds bija šo cilvēku stāvoklis? Es saprotu, ka tur bija sadursmes. Були стички, но допомога більше надавалась саме хлопцям, які партизанили. Bija sadursmes, bet palīdzība tika sniegta vairāk puišiem, kas nodarbojas ar partizānu aktivitātēm. Tas bija pirmās lielās stresa situācijas, un tādās parasti cilvēkiem nāk ārā visas saslimšanas, kādas vien ir. Tāpēc daktariem nācās gan operēt, gan tabletītes dot, gan pārbaudīt, izklausīt un apskatīt. Tie bija tie cilvēki, kas nodarbojās ar partizāna aktivitātēm. Tie, kas gāja uz mītiņiem okupācijas laikā, tur strādāja ātrā palīdzība. Ļoti labi, ļoti ātri. Mums pat uz turieni nebija vajadzības doties. Lai arī mēs paši bijām visos mītiņos. Mums vienmēr bija līdzi visas nepieciešamās lietas, bet mums nekad nav bijis nepieciešamība to izmantot, jo ļoti labi strādāja ātrā palīdzība. Kur jūs daktari ņēmāt? Viņš arī atnāca uz teritoriālās aizsardzības vienību. Kad Terebaronu atlaida, mēs jau bijām ar telefonu numuriem apmainījušies, mūs atlaida, mēs mājās pārnakšņojām, bet jau nākamajā dienā no 6 rītā sākām viens otram zvanīties, lai noskaidrotu, kurš atrodas. Labi, kā šobrīd ir nokārtojusies jūsu dzīve? Es saprotu, ka Hersonā jau vairs neviena no jūsējiem nav. До травня цього року я ще була в Херсоні. Тобто ми працювали, Līdz šā gada maijām es vēl biju Hersonā. Mēs kopā ar komandieru sievu, kuru arī toreiz aizturēja, un kopā ar vēl vienu cilvēku, kas arī bija gūstā. Tādā ļoti jaukā. Ļoti jaukā kompānijā atvērām labdarības fondu un darbojāmies kā brīvprātīgie. Hersonā, jā? Tas ir Hersonā. Līdz mājām visa noliktava, viss darbojās Hersonā. Bet tā kā es esmu izbraukusi uz Izjumu, jo tur ir dzīvesbiedrs un tur arī vajadzēja mazliet palīdzēt, tad mēs lielāko daļu pārvedām. Uz Hersonu iet tas, kas tur ir nepieciešams, bet lielākā daļa karavīriem Izjumā Harkivas virzienā. Ar kādām sajūtām jūs sagaidat 1000 dienas pilna apmēra karam? Laikam jau ar sāpēm, jo ļoti daudz draugu bērnu ir gājuši bojā. Katru dienu tu nezini, kā tā beigsies. Vai izdzīvos tavi tuvie, tavi draugi. Vissvarīgākais. Ziniet, kad puiši dodas uzdevumā, tu novēli. Galvenais atgriezieties dzīvi. Vispārējais ievainoti vai neievainoti, galvenais, lai būtu dzīvi. Jo, kad bojā iet 20 gadus veci puiši, ir smagi. Kādas ir pārdomas par turpmāko? Noturēsies vai nenoturēsies? Tāda ir sajūta. Kad tu nezini, bet saproti, ka visdrīzāk Ukraina paliks 1-1 ar šo visu. Tu saproti, ka puiši nav gatavi atdot, viņi nepiekāpsies, bet var likt piekāpties. Es tad domāju, ka visdrīzāk būs kaut kādas revolucionāras aktivitātes no mūsu karavīru puses. Ja kāds gribēs kaut ko atdot no Ukrainas puses, puiši nav gatavi atdot savu. Pārāk daudz jau ir zaudēts, pārāk daudz cilvēku, draugu. Cena jau ir ļoti augsta. Diez vai kāds piekritīs samierināties ar to.
Ar kādām sajūtām jūs uzņēmāt ziņas par to, kā noslēgušās vēlēšanas ASV? Es neskatījos. Man sanāca tā, ka vīrs bija ievainots. Viņam viegla šķembu trauma. Paldies Dievam, viss ir normāli, viss ir labi. Viņam iedeva atvaļinājumu, un mēs tajā laikā bijām atvaļinājumā. Viņš bija atvaļinājumā, bet es viņam blakus. Mana māma man zvanīja. Natāša, vai tu zini, ka Trumps uzvarējis? Saku, tās nav labas ziņas mums, bet ietekmēt amerikāņu izvēli mēs arī nevaram. Lai gan mana meita dzīvo Amerikā, un viņa ir par Trumpu. Tu saproti, ka pieklājīga daļa amerikāņu tomēr atbalsta Trumpu, un es saprotu, ka mums būs ļoti slikti. Kā jūs redzat, cik vienoti ir Ukraiņi jautājumā, ko darīt tālāk un kā labāk aizsargāt Ukrainu? Не едины, абсолютно не едины. Ну так получилось, что мы проехали. Nav vienoti. Absolūti nav vienoti. Tā ir sanācis, ka mēs esam atbraukuši. Dzīves biedra vienību nosūtīja uz rotāciju. Viņa šobrīd atrodas Rietumu Ukrainā un ir izbraukta Rietumu Ukraina, Centrālā Ukraina, Austrumu un Dienvidi. Tā sanāca, ka viņš visur izbraukāja, un tu redzi dažādu attieksmi pret to. Rietumu Ukraina nav gatava savus vīriešus atdot karam. Viņi nav gatavi tam, ka šis karš atnāks līdz viņiem. Bet Austrumu un Dienvidi, Centrālā Ukraina, mēs visi saprotam, ka tās ir šausmas, kas jau ir atnākušas mūsu mājā un nepieciešams aizsargāties. Tādu vienotu attieksmi es neredzu. Lai arī vairums Ukraiņu ir gatavi aizstāvēt, bet ir arī gaidītāji. Diemžēl ir arī gaidītāji. Parasti viņi ir cienījamā vecumā, aiz cieņas pret viņu vecumu, tu neko viņiem nevar izdarīt, bet cilvēks te gaida un dara savu. Kā jūs novērtētu, cik daudz ir to gaidītāju? Jūs taču galvā nevienam nevarat ielīst. Nekad nezināsi, kas tev sēž blakus, jo īpaši, kad esot gūstā, sēžot 12. kamerā, mēs dzirdējām, kā krievi vervē cilvēkus, kā cilvēks uzņemas saistības pret krieviem un tiek ārā. Pēc tam savējiem stāsta, ka esmu Ukrainis, es esmu patriots, bet tu saproti, ka viņš ir nodevējis. Nav iespējams to tā pateikt. Procentuāli viņu daudz mazāk nekā bija līdz karam, bet viņi ir. Mani ļoti pārsteidzēja izjumā, ka tu zini, ka šī vieta arī bija okupācijā, kādas šausmas tur notikušas, ko cilvēki tur pārdzīvojuši, tiešām briesmīgas lietas. Tad tur pirmajā stāvā dzīvo vecmāmiņa, kas gaida krievus. Atskaņo krievu dziesmas, klausās krievu himnu un krievu televīziju. Tu saproti, ka vecmāmiņa gaida, bet viss apkārt ir Ukraiņu karavīri. Vai viņa nodos vai nenodos? Es nezinu, bet viņa gaida. Але вона чекає. Оце не зрозуміло взагалі. Un ko jūs darat? Nerunājat ar viņu? Vai tieši pretēji pagriežat ukraiņu mūziku skaļāk? Первая у меня реакция была возмущение, потому что, во-первых, она слушала man pirmā reakcija bija sašutums, jo pirmkārt viņa klausījās dziesmu, kas bija mīļākā dziesma Krievu vecākajam tur gūstā, kur mēs bijām. Kas tā bija par dziesmu? Īpašnieks oficieris. Tā uzreiz tevi tā, es nesapratu, kas tas vispār tāds, bet kaimiņi iznāca un lūdza, lai neaiztieku viņu. Viņai meita Maskavā, prātiņš drusku aizbraucis, nodomāja labi, neaiztiksim, un viņa vairāk ļoti skaļi arī neklausījās. Pēdējais, vai ir saglabājusies sajūta, ka Ukraina uzvarēs, vai arī tagad jau vairs nezināt, kā būs? Saprotiet, ir sajūta, ka mēs jau esam uzvarējuši. Mēs neesam liela valsts, salīdzinot ar Krieviju vai ar to resursu, kāds ir Krievijai.
bet noturēties pret tādu pretspēku, izrādīt tādu pretestību, tajā skaitā lielākajā sabiedrības daļā, tā jau ir uzvara. Agrāk man bija skumji, ka tu aizbrauc, piemēram, uz Turciju, tur visur ir turku karogi un visi turki ir lepni par to, ka ir turki. Nekas tāds Ukrainā līdz 2008.-2009. gadam nebija. Pēc Maidana jau sākās apzināšanās, es esmu Ukrainis. Kāpēc es kaut ko daru? Tāpēc, ka es esmu Ukrainis. Un šī sajūta jau ir uzvara. Apzināšanās, ka tas ir mans, ka tā ir mana valsts, ka es esmu tāds, kāds esmu un neviens savādāku mani nepataisīs. Un lai kas nenotiktu, var sagrābt teritoriju, var sagrābt visu, ko, bet tavu iekšējo sajūtu nevar paņemt. Ja tu esi pārliecināts, ka tu esi tāds, ka tās ir tavas saknes, tava vēsture, tavs karogs, tava valsts, tā jau ir uzvara. Raidieraksts Drošinātājs. Paldies Latvijas radio kolēģei Indrai Sprancei par interviju ar Natāliju Gavrilenko. Šo interviju noklausoties, šo interviju pārlasot, nāk prātā domas ne tikai par tām konkrētām detaļām, ko viņa ir minējusi šīs intervijas laikā, bet arī par to, kas notiek kopumā okupētajās teritorijās, un Natālija ir no tiem laimīgajiem cilvēkiem, kam ir izdevies gan no ieslodzījuma izkļūt, gan arī kopumā no okupētajām teritorijām, bet, diemžēl, joprojām ir daudz, joprojām gan karavīru, gan civiliedzīvotāji, kas atrodas okupētajās teritorijās, gan ieslodzījumā, gan vienkārši dzīvo savās mājās šajās teritorijās un, diemžēl, zem svešu karogu un netiek atpakaļ šobrīd uz Ukrainas kontrolēto teritoriju. Kas man šķiet interesanti, ka, redz, lai arī ir pagājuši 2 gadi kopš Hersons atbrīvošanas, vēl aizvien, piemēram, Natālija neatklāja konkrētas detaļas par to, ko viņi tur ir darījuši kā partizāni, kādi bijuši uzdevumi, kāda bijusi to izpilde. Skaidrs, ka tagad mēs esam tādā interesantā robežā, kad notikumi pirms 2 gadiem no vienas puses šķiet, jā, par to jau ir daudz runāts un tā. No otras puses, šī ir daļa no Ukrainas dzīvās vēstures, kas, saglabājoties Ukrainas valstiskumam, tiks rakstīti vēstures grāmatās, skolēni par to mācīsies, un mēs droši vien līdz galam pat neapzināmies to notikumu grandiozumu, kas šobrīd notiek Ukrainā, un kā tiešām uz kārts ir likta ne tikai vienas valsts, bet visa reģiona un pat pasaules nākotne. Jā, lai gan laiks jau ir, kā tu teici, pagājis jau diezgan ievērojams, kopš arī viņi ir tikus brīvībā, tomēr ir jau mums bijuši vairāk varoņi, kur tās detaļas arī saviem stāstiem, kas ir izcinājušies jau pirms laba laika, nemaz tā īsti, protams, tik atklāti nevēlas izpaust, jo, gal galā karš nav beidzies, Krievija pie robežām nekur nav pazudusi, un jārūpējas ir gan par savu tuvinieku un arī citu, iespējams, kolēģu dzīvību un drošību, kas arī varbūt atrodas gan Ukrainas kontrolētajās teritorijās, gan arī teritorijās, kas ir okupētas. Vēl viena tēma, kam es pievērsu uzmanību, bija šis noskaņojums karavīru vidū, teiksim tā, bijušo partizānu vai cilvēku, kuri ir aktīvi iesaistījušies Ukrainas aizstāvēšanā, viņu šis cilvēciskajā līmenī viedoklis par to, uz kādiem noteikumiem būtu panākams miers vai jau kādas runas par pamieru. Jā, kā jau jūs runājāt ar Kristīnu, 2025. gads ir tas gads, kad tiek gaidīts kaut kādas izmaiņas šajā ziņā, bet šis jāatceras ir tas, ka Ukraina nav Ziemeļkoreja vai Krievija, kur ir skaidra varas vertikāli, ja? Kā vīriņš augšā pateiks, tā tas arī būs. Te tomēr jāatceras, ka ir ļoti aktīva pilsoniskā sabiedrība, kuras pašapziņa, apņēmība un tā tālāk pēdējo 3 gadu laikā ir tikai pieaugusi. Un, ja lielai daļai sabiedrības nebūs pieņemami noteikumi, ar kādiem pie galda, jau kāda saruna galda sēdīsies prezidents Zelenskis, tad tam var būt visdažādākās sekas. Un tas man šķiet ir kaut kas tāds, par ko nereti aizmirst rietumgalvaspilsētās, ka jau kādu sarunu noteikumi nav atkarīgi vien no prezidenta Zelenska. Tas tā vienkārši jāpatur atmiņā, kad mēs dzirdam
sarunas par kaut kāda veida miera panākšanu vai pamiera panākšanu. Jā, redz, vēl arī Natālija intervijā minēja to, ka tajos Ukrainas rietumos nav gluži tā, ka cilvēki būtu gatavi atdot savus tēvus dēlus karam, un skaidrs, ka mobilizācija būs spiedošs jautājums arī šogad. To pašu minēja arī Kristīna, ka noteikti spiediens palielināsies. Jautājums, ja pamieris kāds tiek panāks, tad cik ātri tas notiek, un vai nepienāk brīdis, ka tas ievelks, līdz kaut kas tiek panākts, ka Ukraina tomēr kaut kādā brīdī, bet vienkārši būs tomēr spiesta šo te mobilizāciju sludināt, mobilizācijas slieksnī pazemināt un arī iesaukt jaunus vīriešus karā. Es teikšu tā, tās, protams, ir pašu Ukraiņu izšķiršanās. Mēs šeit Latvijā esot, ne mums ir tiesības, ne iespējas to jau kādīgi ietekmēt. Tas, ko mēs varam darīt, ir atrast labākos veidus, kā turpināt palīdzēt Ukrainai arī šajā jaunajā 2025. gadā. Nav jāskatās apkārt, nav jāskatās, ko dara citi. Ja vien mēs paši darām, tad zinām, ka esam izpildījuši savu pienākumu. Tas šai reizei šķiet arī viss. Ja jums šī intervija šķita interesanta vai Kristīnas prognozes saistošas, tad padalieties ar šo raidierakstu epizodi, kā vienmēr sūtot draugiem, radiem paziņām saitus uz šo epizodi vai liekot attiecīgajās platformās, tur īkšķīšus, zvaigznītes un ko citu. Un, protams, rakstiet mums drošinātājs@Latvijas Radio LV. Šajā gadā e-pasta adrese nav mainījusies, kā vienmēr lasām, skatāmies, izvērtējam, ņemam vērā un ietekmējamies no jūsu viedokļiem, gatavojot mūsu nākamās epizodes. Nākamā epizode jau pēc nedēļas, kā vienmēr, ceturtdienās straumēšanas platformās, piekdienās Latvijas Radio 1 pirmajā kanālā 6:15 vakarā dzirdams drošinātājs koncentrētā versijā. Vēlreiz teikšu jums laimīgu jauno gadu, arī tev, Rihard. Cerams, šis gads nāks ar Ukrainai un mums labām vēstīm. Laimīgu jauno gadu un tiekamies jau 97. epizodē. Visu labu un atceramies! Drošinātājs skaidri un personīgi par karu Ukrainā. Arī 2025. gadā. Raidieraksts Drošinātājs.